Reizekne ir noslēgusies struktūra fondu, kohēzijas fondu un sociāla fondu uzraudzības komitejas un apakškomitejas sēdes. Tās bija nozīmīgas no tā viedokļa, ka struktūra fondu vadībā un uzraudzībā iesaistītās institūcijas un sociālai partneri, piedaloties Eiropas komisijai, pārunāja virkni aktuālo jautājumu, kas ir saistīti gan ar esošā struktūra fondu periodu ieviešanas aktivitātēm, gan arī ar nākotni, proti gatavošanos 14. 20. gada perioda norisē. Ja mēs runājam par šī perioda aktivitātēm, tad būtiski ir atzīmēt, ka uzraudzības komitejas dalībnieki kopumā pozitīvi vērtēja šī brīža struktūra fondu ieviešanas progresu, it īpaši ņemot vērā no uzņemto saistību un saņēmējiem veikto maksājumu apjomu. Cita starpā tika arī pārunāts jautājums par Latvijai paredzēto Eiropas komisijas maksājumu atjaunošanas progresu, un diskusijas ļauj domāt, ka kopumā paveiktais var radīt iespēju jau jūnijā uzsākt, ja sagaidīt maksājumu atjaunošanu. Tāpat tika pārunāti arī citi jautājumi, kas ļautu gan saņēmējiem, gan pašvaldībām, gan arī ministrijām kopumā padarīt efektīvāku arī šī brīža struktūra fondu ieviešanas gaitu, domājot, piemēram, par kontroļu sistēmu pilnveidošanu, domājot par iepirkumu jautājumu risināšanu, kas ir viens no būtiskiem riska faktoriem. Tāpat tika runāts par nākotnes aktivitātēm, jeb sagatavošanos, pareizāk sakot, nākotnes periodam, un līdz ar to bija interesanta saruna par to, cik lielā mērā un kā Latvija šobrīd sagatavošanās procesos no vienas puses iekļauj Eiropā tik aktuālo gudrās, ja viedās izaugsmes jautājumus, un cik lielā mērā esošie nacionālā līmeņa plānošanas jautājumi ir saistīti un varētu tālāk tikt integrēti šo jautājumu risināšanā. Līdz ar to mums bija prieks dzirdēt arī Nacionālā attīstības plāna ievirzes un tālākos sasniegumus, kas ļauj arī uzsākt pēc tam struktūra fondu programmēšanas jautājumus šī gada vidū. Būtisks tika pārunāts arī jautājums par jauniešu nodarbinātību, kas ir ļoti sasāpējusies un aktuāla problēma Eiropā kopumā. Un šajā gadījumā bija patīkami atzīmēt, ka valdība no savas puses spēras virkni soļus, lai jau šobrīd būtiski piešķirt arī papildus finansējumu šīs problēmas risināšanā, kas arī pozitīvi tika novērtēti no Eiropas komisijas puses. Tādējādi varētu rezumēt, ka uzraudzības komiteja kopumā pozitīvi novērtēja šī brīža struktūra fondu ieviešanas periods, iezīmēja tālāk veicamos uzdevumus, kā arī iezīmēja virzienus, kas ir prioritāri saistīti ar gatavošanos nākošajam struktūra fondu ieviešanas periodam.